Re, kur arī šeit ir kāda neturistiska vieta, vietējo kafēnīcas bāri, kur notiek vietējo dzīvi. Te arī redzēt zvejnieku ciematiņu. Ļoti normāli. Es ar citu kaut cik normāli pludmali pat. Gribējām uzēt uz molu. Mols ir slēgts. Nu jā, skaidrs. Tā ir industriālā teritorija. Noteikti zvejniecībai, kā redzams. Vide arī tāda sakopta. Bet nu labi, vismaz, ka pludmali ir. Neskatoties uz visu to, diezgan tīri. Brauksim filmēt vietējo kolorītu. Šī bija kafene, kurā mēs saņēmām kolas ar cerību, ka tiksim uz molu. Bet, diemžēl, mols ir paredzēts tikai vietējiem. Industriāli. Jā. Un ceļš pie kafenes, kā piebraukt. Es jau pat neatceros, kā mēs piebraucām. Manuprāt, ka pa labi. Man reku tā ir Smila iela, kur gan ir gan kafēnīcas, gan vietējie dzīvo kopā. Interesanti vakarā šeit būtu atbraukt apskatīties. Pastīsimies vietējo ielu. Te var nopirkt kokosriekstus. Te ir kaut kāda burkāna, auglīši. Bet tiklīdz izbrauc ārā no turistu ielas, ir šausmīgākā miskasta, ir ļoti netīrs un nesakots. Bet kopumā viņi nav nabadzīgi, viņi vienkārši, nu tā ir. Nē, es neesmu redzējusi nevienu bezpajumtnieku. Nu, piemēram, tepatās arī govs ganās. Principā dažās vietās palī bija ļoti līdzīgi kā šeit. Jā. Protams, tas ir kādu izbrauc tur, kur neviens turists nebrauc. Arī drēbes šāvēt, pa tādu. Viņiem ir ļoti izplatītā, bet kā visur Āzijā, iela ēdināšana. Nu, tādās gan mēs neriskējam. Nu, tieši tādās, ka vienkārši cilvēks uz rolleru tur kaut kāds kotletes sap. Tā aizemē, jā, mēs esam mēģināšanā, jā. Tos iesmiņus, garnalītes. Bet teorētiski, ja salīdzina strupluka. Tā ir kaut kāds trauks, vienkārši uz ielas tirgo cilvēki. Un te sākās auglīši ārpus 10 000, tie nepilni 14 centi kilogramā. Augļi jau, protams, lēti un garši. Iemeži. Ananāsi, 15, mandarīni. Jā, augļu izvēle šeit ir arī ļoti liela, un augļi ir ļoti labi. Kokosrieksti. Mēs pat redzam turistus. Zīžas. Arī matus var nogriezt. To man kā reiz vajag, bet viņi, visa komunikācija ar viņiem noteikti savu telefonu un Google Translate. Tepat ir kaut kāds tuktuks. Tas nav tuktuks, tas ir viesnīcas transports. Atkal puķis, augļi, turists, saimniecības preces, apģērbs. Oi. Satiksme arī tāda, šobrīd viņi skaitās salīdzinoši ok, bet, nu, ja brauc darba dienā un sevišķi pie skolas, tad tā satiksme ir vienkārši crazy.
Bet katrā ziņā neīrēt rolleri lielajās pilsētās, ne Hanojā, ne Hošiminā, bet Fukokas salā var īrēt un var braukt. Jā, ir adekvāti. Adekvāti, bet, protams, visu laiku jātur acis vaļā, jo likumi šeit ir tā, ka tu, ja tu pirmais brauc, tu pirmais aizbrauc, ja tu brauc otrais, tu stāvi, tā kā līdz ar to ir crazy. Tā ir interesanti zivju tirgu, un ne tikai zivju. Vispār kaut kāds vietējā tirgu mēs esam iebraukuši. Pat pa vidu arī kaut kāds stends ar apģērbu. Tagad atbrauc bišķi lēnāk, lai var pafilmēt. Nav tā, ka te nav turisti. Nē, turisti ir. Tie, kas īrē rollerus, tie ir, protams, nē, bet arī šie izskatās pēc tiem, kas te uz ziemošanu ir atbraukuši. Jo es esmu dzirdējusi no viņiem, ka šeit ir salīdzinoši 3x lētākas cenas nekā Puketā dzīvokli īrēt. Mēs gan neesam interesējušies, jo mēs esam šeit atbraukuši tīri tā uz nedēļu. Apceļojot visu Vietnamu, mēs kopumā apceļojām mēnesi. Mēs bijām ziemeļos, dienvidos un... Tagad mēs brauksim vēl uz restorānu, kur izplatīti ir šie te pipari zaļie un vispār zaļie pipari. Nē, tā nav, tas nebūs restorāns, tas būs tā kā ferma restorāni. Nav thank you. Katrā ziņā šos noteikti mēs notiksim. Jā, viņi interesanti. Viņi bija arī jādzer. Redz, kalmāris ir 20, tas ir 4 eiro. Viss bija 4 eiro kilogramu. Tie ir atskaitā kalmāri. Lielās garneles, tā nav neredzu. Un te ir kaut kāds vaiprāts ar bitēm, kas tas tāds ir, es nezinu. Tas tāds tā kā kaut kāds... Jā, bet tas ir bitēm. Lielās garneles 180 naudas, tas ir kaut kāds 7 eiro kilogramu atšķirti. Un tas caurskaitīgi gliemeži. Šie gliemeži. Vistas turpat arī, cilvēki arī turpat tā sēd. Mīdijas. Viņi reāli māmu baro bērns, jā? Jā. Tas skrien. Ja mēģināsim atrast par nulli trolleru, un tad tu pastaigās, tad jau varēs vairāk saprast. Mīdija, austerēm nav cenas, mīdijām ir 25, liemes. Cik mēs ēdām austeres par cik? 4 eiro 6 gabalus. Mums bija labas. Bet tās bija pagatavotas jau, tāpēc šeit jau nav zivju galvas. Supiņām. Mēs rolleri esam īrējuši ļoti daudzās pasaules valstīs, bet Vietnamā mēs esam tikai šajā Fukokas salā, nekur citur mēs neesam tā kā riskējuši viņu ņemt, jo tas, kas notiek Hanojā vai Hošiminā, nu tur ir... Atgādina Šrilanku. Bet Šrilankā mēs mašīnu ņēmām. Jā, bet nevar salīdzināt katrā valstī savādāk. Jā, bet jāpiemina arī tas, ka šeit satiksme ir pa pareizo pusi, kā Latvijā. Taču Jānis ir tik ļoti pieredze pie Āzijas un rollera, ka viņam patīk braukt pa kreiso pusi. Tāds kolorīts ir vispār kosmos. Te ir zīves stunči un vēl es pat nezinu visus tās nosaukumus. Šī garšīga sūtiņa. Skatāmies, cik mēs varam noparkoties. Viņš ļoti liels tirgus. Saldumi, rieksti. Viņiem starp citu Indijas rieksti ļoti garšīgi. Mēs Hanojā bijām tirgu paņēmuši kaut kādu puskilogramu, pa 3 eiro, laikam tā paciņa maksāja. Ļoti labi. Grauzdēta. Ko nedaudz pastaigājām? Jā, pastaigājām. Nolikām rolleri, tagad izdarīsim ar kājām visu šo gabalu. Andreka saldumi, saimniecības preces, čības, augļi, tanti dzer. Nu šeit jau saliedzinoši ir ok.
kā tuliņās iziesim uz to trako ielu. Nūdeles sanāk, vai ne? Jā, šis ir Nūdeles nūdeles. vienkārši sasiet. Tikko nūdeles. Arī, kur ir īsts papīrs, tas šo gribēšu laikam nopirkt, ka braucam pasties kāda paciņa. Sorry, how much? Okay. Tortilla. Kaut ko viņi tagad rāda, cik maksā. 20, cik 25, 30, ja? 20. Okay. Paņemam 30, ne? Jā, devai paņemam. Bet tu nē, ņemam apaļo, ne? Tad vieglāk bija kantēnē, jā, ne? Ne, apaļo. Apaļo, jā. Nopirksim vīzu papīru, jo mēs bijām uz meistarklasi, kur gatavo. Tas bija baigi interesanti. Tāda liela paciņa. 30, tas ir eiro 20. Tas viņai dos pusmiljonu. Jā, tā nav sīcenes. Viņam izdos. Pusmiljons tas ir, cik? 470. Jā, izdod. Jā, bet cik tas ir eiro? Tas ir 20 eiro nepilni. Jā, tās cik maksā svaigas austeres. Sorry, how much? 1 price, yes? 1 kilo, yeah, 50. Okay, thank you. 50 kilogramā austeres. Tas ir ļoti laika. Bet tas nav kur pagatavot. Kalmāri 8 kāju. Tas vienkārši maiskiem. Vietējais. Ļoti grūti ar kājām iziet. Man šķiet, ka šeit iepērt viņi visi vietējiem restorāniem. Un reku tie jūras sērži, kurus arī tirgo, kurus mēs vēl neesam pagaršojuši. Pastamies, kādi viņi svaigi izskatās. Mēs neesam pagaršojuši. Jo restorānos viņi maksā, manuprāt, 50 etalons. Un šos te mēs garšojām taizinā. Ķemīgs saucās, ļoti garšīgi. Želeja. Mango. Jā, šis ir kaut kas jauns, ko es neesmu redzējusi. Es laikam arī nebūtu gatava pagaršot ko tādu. Bet es nevarētu viņu pagaršot. Reku šos mēs ēdām. Jā, šos mēs ēdām. Šie bija ok. Nē, jā, kamēr ir tādu te milzam. Varētu pagaršot, es nē. Šis tiešām ir ļoti liels. Nu, ja tā saliedzina, reku man roka. Olas. Tas ir interesanti. Mēģināšu tik pāri šādas te ķiveres. Šīs priekšējās ir bērni, bet pieaugušo ir tāds pašs. Viņi dod visās auto nomās, ne, bet rolleri nomās. Nu, teorētiski tā nav ķivere, tas ir vienkārši ķipa aizsargs. Šis augsts man kādreiz negaršoja, bet tagad tas man ir iegaršojies. Ursteins ļoti labs, augsts garšīgs. Gārnālis 140, naudas tie kaut kādi 5 eiro, aptuveni 6. Nedaudz lielāk, 7 eiro. Un šeit ir vietējā ēstuve, kurā mēs laikam tā kā nevarētu saņemties paēst, bet apskatīsimies, kas šeit ir. Kaut kāds pārtika katlos, dzērieni, kokus rieksti. Kas ir interesanti. Vienkārši trauki žāvējās, tas ir ar tā. Atkal olas. Un vien nopirku kostu sapenes vai konveru sapenes večiem. Un kas ir vienkārši kosmos.
Dievs, šis ir kaut kas pretīgs. Tā, paipalu olas, parastās olas. Kāds pīļu olas, kas saprata. Nu jā, atkal. Jā, tirgus katrā ziņā interesants un kolorīts. Var atrast pilnīgi visu no jūras veltēm gaļas, visādām citām precēm.